Sveiciens visiem! Šodien atkal plānots doties Forelēs, bet nedaudz neierastā veidā, jo atbrauc ciemos draugi, kuri nav baigie copmaņi. Un, lai tā cope būtu interesantāka, uztaisīsim nelielas sacensības savā starpā. Mērķis ir vienkārši iemācīt, varbūt kaut ko parādīt, kā ķer foreles. Cerams, ka arī kaut ko noķert. Skaidrs, ņemot vērā iepriekšējo copi, ir pierādījies, ka viss nenotiek tā, kā gribētos, un to foreli tomēr nav tik vienkārši noķert. Bet cerēsim, ka forši pavadīsim laiku, atpūtīsimies un arī paēdīsim zīvi. Tātad puišiem būs iespēja izvēlēties kādu no šiem mānekļiem. Ir sagatavota foreļu pasta, mākslīgais motilis, vertikālās blitkas, horizontālās blitkas un, protams, arī vibi. Un tad katram kāds pēc izvēles. Lai šodien interesantāka cope būtu, es domāju, uztaisīsim vienkārši mačus. Katram pa 3 forelēm, kurš pirmais noķer, tas zaudētājs apmaksā forelu uzvarētājiem. Akmeņšķēres papīrīts izdomājot, kurš pirmais, toreiz trešais. Un tad pēc kārtas pirmais aiziet izvēlās jebkuru kātu, kas ir uz galda, un jebkuru vienu mānekli. Izvēlas vienu mānekli, tad aiziet izurb jebkuru 2 āliņus. Tad, kad āliņģis ir izurbts, tad iet otrais izvēlās tas, kas palicis, un tad pēdējais man vienkārši paliks tas, kas ir. Ja gribās mainīt mānekli, jāatnes vecais, jānoliek vietā, un tad cits kāds var paņemt to mānekli. Nezinu, varbūt nesanāk nepareizā vietā aizgāja, vai tur varbūt dažādi iemesli. Lai būtu godīgāk, tas, kurš noķer foreli, viņam obligāti jāmainās ar āliņģi un ar maškerīku. Pats izvēlās ar kuru. Pieņemsim, es izķeroju, es saku, davai, Kaspar, es dodu tev manu maškerīku un tev jāķer tajā āliņģī. Ja gribās, tad var ņemt arī tas, kas ir somā, bet principā visus, kā ķerās, var ņemt, darboties. Jā. Pastāsti labāk principu. Nu, bo. Principā forelē nepatīk asas kustības. Attiecīgi lēni pie grunts, lēni uz augšā, kur viņa lokalizē šodien. Varbūt pie grunts. Lielākais 3 kaut kur tur, tur kur pa vidu vairāk, tur ir lielāks dziļums. Jā. Bet ne fakts, ka viņi tur sēž. Principā uzliek mānekli un vairāk uz lēnām, mierīgām spēlēm, nevis uz gaidīšanām, uz pauzēm pārsvarā paņem. No tā. Tur ir spoles vai aiz maškerauklis. Davai akmeņšķēres papīrīts un tad viss tālāk skaidro. Jā, viena tā blitka nav mana. 2, 3. Kas tas ir? Okay. Nu, vo? Labi, izvēlies. Nē, to pastu tu vari paņem pikucīti un viss. Pikucīti es likšu šeit. Jā, jau zāki uzliec un viss. Turēsies? Vai viņu vairāk? Jā, viņš turēsies, viņš ūdenī nekrīt nost. Negribu širo. Izvēlēs mānekli, ko tu ņemsi. Šis ir labs. Tā. Davai. Tā, un man izcili, man ir asaru kāds palicis. Tas ir vismīkstākais, vislabāk jutīs copi. Tā, ko man izvēlēties? Es laikam vēl izvēlētos. Man likās, ka vibus pirmos izskats. Šis te ir labs, šitas te. Nocūka! Uzsiesim tulīt. Izvēlēšos šādu. Turās no man. Jā, pagaid, pieturies. Aizies tai galā.
Hop, ir. Yeah! Yes! Kaspar, uzliki mānekli! Atnesīs, tad pateikšu, ka mainamies. No, skaisti. No. Ir skaisti. Ja būtu pateicis, nebūtu pastu uzlicis. Lūdzu. Bet, nu, toties šitas strādā māneklīts. Ai. Šeit nāc, šajā ālingī. Tu vari nekert, bet tevi tur ir lielāka iespēja, ka kaut kas varbūt arī būs. Es domāju, būs tā kā peņkā pie tā aprāda. To mēs redzēsim. Un es laikam, es arī gribētu, domāju, varētu pamēģināt kaut ko šitādu. Vai tieši otrādi tumšu, maziņu. Kaut šitādu te izvēlēties. Šitam ir skaists šitas te kristāliņš galā. Darbojies. Šitādu te uzlikt tikai. Nu ko, plāns B. Tātad, nu, esam nocupējuši 3 stundas. Diemžēl neko īsti neesam dabūjuši. Nu, es vienu uz tāda dzeltenīgi sarkana biba dabūju, bet nekas cits nestrādāja. Pat arī garneles nenostrādāja. Un mums ir rezervēta tepat silakā spirts, tāpēc nolēmām iepauzēt, aiziet papērties un to vienīgo zivi, ko noķērām, uzkūpināt, un pēc tam arī cerams, ka būs arī vēlme vēl uz kādu stundiņu tieši saulrietā paķert, un varbūt atkal tas mainīsies situācijā. Kur tas ir redzējis, ēdam foreli? Kākos foreli? Iet, davai, moči ārā, velc. Aiziet. Kārtīgi. Velc. Krasavā. Robin pirmā zivs. Tā izskatīsies pēc 2 stundām. Norāva? Jā, redzi? Visu norāva? Tā izskatās. Jā, pareizi. Nifigā, tu karabīni aiztaisīji? Ne, atlosiet karabīni. Es nezinu, kažu lika. Labi. Nu, liec nākamo. Viņa tur tusēja, tur jau pazudis viņš bija. Jā. Es skatos, nav! Labs, apsveicu. Makškara nemaz neliecās, jā? Vispār, viņa bija paņēmusi un... Jāpaskatās arī tur, vai nav? Es iedošu tulīt neblītis, un es mēģināt ir tā. Lūdzu. Nē. Atstāja vizuli mutē. Izkūpinās izvēles. Ko tās nevar darīt? Nagus sev nogās. Ja neraus, tad tu paskaties, varbūt viņš jau apēda to garneli un aizgāja. Ir? Zabalka pašlā. Apsveicu. Kažam 2. Nu, ko es vienkārši pareizā caurumā, pareizā vārdā. Ālingī. Caurums ir dibenē. Nu, forši, skaisti. Kasparam arī pirmā. Parā. Labais.
Jā. Āķi aizķer un pēc tam uz iekšu. sapratu. Uz iekšu pastāvim. Tā, kur mana palika? Šis laiku skraida. Nu tā arī mūsu cope šoreiz beidzās. Kopsumā izvilkām 5 foreles. Līdz 2:00 izdevās izmānīt tikai vienu. Un pēc tam visas rezultatīvās copes bija tikai uz garneli. Katrs no mums izvilka pa zivī, Kārlim izdevās izvilkt 2, un cerams, ka nākošajā reizē veiksies labāk. Nesakas!